man tā iešaus prātā, kas būtu, ja šī lieta parādītos, teiksim, Stalina laikā. Tad pirmo nošautu teātra direktoru, otrā būtu libretiste, komponists, bet režisoru daudz agrāk jau arestētu tur Gogoļa centru Maskavā. Tā es domāju. Mums vienprātības pietika tos laikos, ja? Un ļoti vērtīgi, ka šī izrāde dod materiālu strīdiem un tādiem ļoti pamatīgi. Bet atgriežoties pie tiem teātra uzstādījumiem, kā Ieva teica, arī runāt par Raini savādāk, runāt par Raini no cita skata punktu, un arī sižetā mēs dzirdējām viedokļus, ka tas ir kaut kas jauns, tas ir kaut kas svaigs, tas ir kaut kas neparasts. Te pašā laikā jautājums, cik daudz arī skatītāji tiešām ir sapratuši no šīs izrādes, un varbūt, ka tie cilvēki, kas saka, ka tas ir murgs, tā ir viņu vienkārši godīga atzīšanās, ka viņi īsti nav sapratuši, par ko šī izrāde ir. Jo arī sižetā izskanēja kritiķas domas, ka tiem, kas Raini zina, šī izrāde varbūt nebūs interesanti. Man tieši liekas, ka izrāde prasa diezgan sagatavotu skatītāju, lai nolasītu visus Raiņā slāņus un saprastu, par ko šī izrāde vēsta. Vai tur nav tāda pretruna? Tā varētu teikt, bet tajā pašā laikā tas ir tas līmenis, kurā man šī diskusija patīk. Vai šī izrāde vairāk ir tiem, kas kaut ko zina, vai vairāk tiem, kas neko nezina. Šāds līmenis ir... Tu esi dramaturģijas autori, vai priekš tevis šī izrāde bija tiem, kas neko nezina, vai tomēr tiem, kas kaut ko zina? Es teiktu tā, man liekas, ka tā izrāde ir domāta cilvēkiem, kuri principā ir gatavi iedziļināties jebkura mākslinieka radošajā laboratorijā. Jo to tiešām nav runa tikai par Raini kaut kādā nozīmē. Ja mūsu uztverē tas, kas ir mākslinieks un liels mākslinieks, tas ir nesaprotami un tā viņa dzīve ir mums nepieņemama, jo tā rit pēc drusku citiem noteikumiem, tad es domāju, ir vienalga, vai tur runa par Blaumanu vai Raini vai Čehovu vai Čaikovski. Tam nav nozīmes. Līdz ar to es domāju, ka drīzāk šādas priekšzināšanas ir vajadzīgas, ka mākslinieka tā pasaules struktūra un uztvere tomēr atšķiras no ikdienas sāka.